Geraterm – inovatīvas medicīnas ierīces jūsu veselībai. Vai jūs vēlaties ieņemt bērnu? Ar vienkāršas metodes palīdzību varēsiet noteikt vislabvēlīgāko bērna ieņemšanas laiku. Šis Geraterm ovukontrola ovulācijas tests palīdzēs jums to paveikt. Ir zināmas dažādas metodes, ar kuru palīdzību var noteikt ovulācijas sākuma brīdi. Tas ir momentu, kad nobriedusī olšūna iziet no folikula un sievietei ir vislielākā varbūtība palikt stāvoklī. Geraterm ovukontrola ovulācijas tests pamatots uz ovulācijas vizuālo noteikšanu, izmantojot siekalas pēc to nožūšanas. Ovulācijas noteikšana ir iespējama tāpēc, ka apaugļošanai labvēlīgajās dienās siekalās palielinās sāļu daudzums, jo organismā sāk pastiprināti veidoties estrogēni. Sāļu kristāli nožuvušajās siekalās izveido papardes struktūru. Tas ir, kristāli pārveidojas struktūrā, kas atgādina papardes lapas. Šī papardes struktūra īsu brīdi pirms ovulācijas izpaužas jo īpaši skaidri. Apaugļošanai nelabvēlīgajās dienās ir redzama punktveida, jeb tā sauktā šķembu struktūra. Atšķirību starp šķembu un papardes struktūru, jeb starp labvēlīgajām un nelabvēlīgajām apaugļošanās dienām, varēsiet viegli noteikt ar Geraterm ovukontrolu. Tas ir ļoti vienkārši paveicams. Sākumā noņemiet zilo aizsargvāciņu. Pēc tam noņemiet no korpusa lēcu un noslaukiet to ar tīru drāniņu. Tagad ar pirkstu paņemiet no mutes zem mēles siekalu pilienu. Uzlieciet to lēcas apakšējā pusē zilajā ietverā. Dariet to neizsludinot pilienu. Nedrīkst parādīties burbulīši vai putas. Pēc tam siekalām ir jānožūst, tas ilgst aptuveni 10 līdz 15 minūtes. Vislabākais testēšanas laiks ir no rīta pirms zobu tīrīšanas un brokastīm. Pirms siekalu parauga ņemšanas nedrīkst smēķēt. Ja jūs esat ievērojusi šos noteikumus, tad ar Geraterm ovukontrola palīdzību tiek ļoti vienkārši un precīzi konstatēta sāļu koncentrācija siekalās apaugļošanai vislabvēlīgākajā laikā. Pēc tam, kad siekalas ir nožuvušas, atkal ievietojiet ietvaru ar lēcu ovukontrola korpusā. Ierīcē atrodas ļoti mazs mikroskops, ja valkājat brilles, noņemiet tās. Tagad nospiediet apgaismošanas pogu. Iebūvētā mikroskopa 50 reižu palielinājums ļauj skaidri saskatīt nožuvušā siekala paraugu struktūru. Bērna ieņemšanai nelabvēlīgās dienas. Ja ieraugāt šķembu struktūru ar punktveida vai burbulīšiem līdzīgiem motīviem, apaugļošanās ir diezgan neiespējama. Tagad jūs visticamāk nepaliksiet stāvoklī. Bērna ieņemšanai labvēlīgo dienu sākums. Ja redzat mazus kristālus ar nedaudz ieskicētu papardes struktūru, tad tūlīt būs klāt ovulācijas sākums. Tas ir, sākas apaugļošanai labvēlīgās dienas. Bērna ieņemšanai labvēlīgās dienas. Ja redzat skaidru papardes struktūru, tad jūs esat bērna ieņemšanai optimālā laika posmā. Tagad jūs varat ieņemt bērnu. Testēšanas metode ar siekalu palīdzību ir zinātniski atzīta. Tā ir droša ovulācijas iestāšanās laika noteikšanas metode. Ja neredzat skaidras struktūras, siekalas vēl nav pilnībā nožuvušas. Pagaidiet vēl dažas minūtes. Pēc katra parauga ņemšanas notīriet lēcu ar ierīcē pievienoto salveti vai tīru nedaudz mitru kokvilnes drāniņu. Ovulācijas noteikšanas testa izmantošana ir bez termiņa ierobežojuma. Geraterm ovukontrola sniedz jums iespēju delikāti un droši noteikt bērna ieņemšanai vislabvēlīgāko laiku. Geraterm – inovatīva medicīnas tehnika jūsu veselībai.